Sveiki, man sauc Zants Titovs, esmu manā Tito laboratorijas YouTube kanālā. Izdarīts ir daudz, ieplānots vēl vairāk. Latvijā tiek bremzēta elektroauto uzlādes tīklu attīstība. Parunāsim par lietām, kas ir jaunas, interesantas, svarīgas un nopietnas. Visnopietnākais ir tas, ka Tito laboratorijas kanālā ir parādījies jauns priekšvēlēšana raidījums Cīņa par Rīgu. Ko es gribu pateikt, ka mērdē badā Rīgu? Pagaid, stop. Vistiešākais sakars, es jums izstāstīšu. Tā ir lieta, kas ir jāmaina. Pirmais, kas piedalījās pāris, bija Edvards Ratnieks, Ernārs Šlesers. Savā starpā viņi sacenšas joprojām, tāpēc, ka jums ir iespēja atbalstīt katru kandidātu. Vienu vai otru, kas jums labāk patīk, vai nu labāk patīk, vai jūs uzskatāt, ka tā diskusija labāk uzstājās, tā ir jūsu izvēle. Lai to izdarītu, jums ir jānobalso ar paldies podziņu, kur ir iespējams noziedot Tito laboratorijas YouTube kanālam. Un tas kandidāts, un, protams, jāatzīmē, par ko tieši jūs balsojat, par Ernāru Šleseru vai par Edvardu Ratnieku. Tādā veidā mēs sapratīsim, kurš ir gatavs nobalsot ne tikai ar laiku, bet arī ar naudu par savu kandidātu. Savukārt, protams, ziedojums aiziet Tito laboratorijas kanāla uzturēšanai, tas ir, manuprāt, pašsaprotam, tāpēc, ka šis raidījums ir bezmaksas partijām. Partijas man neko nemaksā. Man neviens neko nemaksā, ne partijas, ne sponsori. Nākošais pāris ir Vilnis Čirsis un Konstantins Čikušins. Trešdien ies gaisā. Cerams, būs interesanti. Man likās raidījums interesants. Man pašam bija interesanti runāt gan ar Ernāru Šleseru, gan ar Edvardu Ratnieku, ko es līdz šim nepazinu. Paskatīsimies, kā ies tālāk, bet mēs atgriežamies pie politisko notikumu apskata, kas ir noticis par nedēļu. Aiziet! Evika Siliņa vada valdību un atskaitījās Saeimai. Un jāsaka, tu skaties uz to dokumentu un redzi tikai tukšus vārdus un pašslavināšanos. Ko tik viņa nesaka? Manis vadītā valdība ir apstiprinājusi 2 ļoti sarežģītas budžetus. Ar ko gan budžets ir sarežģīts? Pirmais, kā jūs atceraties, tika pasludināts par tehnisko budžetu, tāpēc, ka viņš tur tika būvēts ātri pēc vēlēšanām un tur īsti nevarēja saprast, līdz ar to viņš bija tehnisks. Otrais, budžets kā budžets, nekas tur sarežģīts nebija. Tā, sarežģīts budžets, nosakot skaidras prioritātes, pieņemti daudzi būtiski lēmumi, tos ar nodokļu samazinājums un veicinātas iespējas ģimenēm iegādāties mājokli. Pensiju pieaugums senioriem, panākts būtisks zāļu cenu samazinājums. Strīdīgs jautājums, tāpēc, ka tur dažām zālēm ir arī ļoti cēlušās cenas. Tur vispār gan visa tā zāļu mafija, kas pārdod zāles, farmācijas uzņēmumu un tā tālāk, tur nekas labs neskatās. Nav tā, ka varētu valdības ziņojumā to ziņot. Izbūvēta robeža un piešķirts visu laiku augstākais aizsardzības finansējums. Izdarīts daudz, ieplānots vēl vairāk. Kaut kā es palaidu garām, ka robeža mums ir izbūvēta. Man šķiet, ka tur pēc plāniem vēl ir kaut kāds gads vai 2, kamēr to robežu izbūvēs un kur nozīmē robežu izbūvēt. Ne jau tikai tur drāšu žogu uztaisīt. Tā kā, šeit Siliņas kundze ir tā kā laikam samānījusies, vai samalojusies, vai pārpratums noticis, jo robeža vēl mums nav izbūvēta. Veselais saprāts, protams, saka, tāds ziņojums ir formāls, valdības vadītājs to pasaka, Saeimas opozīcija kritizē, pozīcija saka, mūsu premjera ir tāda, ka tikai pārsteidza, man jāsaka, deputāts no Vienotības Irma Kalniņa, kuras Saeimas sēdē nāca uz tribīnes, teica, vispār Siliņa ir lieliska, drosmīga, vispār, tik slavinošu runu teikt, ka vispār, nekās, vispār Brežņeva laikos kaut ko tādu es varēju dzirdēt agrāk. Tagad man tas likās tik jocīgi, tu gribi 28 reizes pateikt, ka Siliņa vislabākais premjers pasaulē, pasaka viņai to personīgi, bet sludināt to no Saeimas kanceles, man liekas, nebija pareizi. Iepriecināja vēlreiz Siliņa pagājušās nedēļas sākumā. Un tas tiešām ir fantastiski. Kā tas cilvēks domā vispār? Ko viņi tur savā valdībā pīpē? Pilnā nopietnībā cilvēks paziņo tā.
Valdības, to gan žurnālists raksta, valdības tā saucamā restarta plāna turpinājumā vairākas ministrijās mainīsies parlamentārie sekretāri, kuri atbildīgi par ministrijas saziņu ar Saeimu, paziņoja Siliņa. Siliņa atzīmē, ka šādas otrā politiskā līmeņa izmaiņas viņas prāt ir ļoti būtisks, lai ienestu jaunu elpu, jauna veida politisko cilvēku resursu valdības politiskajā darbā, cilvēku resursu politiskajā darbībā. Sāksim ar to, ka tur tie parlamentārie sekretāri vispār tika samainīti vietām. Viņas tur parlamentārais sekretārs aizgāja uz vietu. Var sakot, vienalga, kaut kur viņi gāja, bet, principā, jūs taču zināt, visa Latviju tauta domāja, kad beidzot nomainīsies parlamentārie sekretāri. Ja viņi nomainīsies, tad gan visiem viss būs labi. Par ko domā tur cilvēks Reizeknē, vai Ipiķos, vai Bauskā, vai Jelgavā, da visur kur. Viņš domā, kā tie parlamentārie sekretāri pamainīsies. Ja viņi pamainīsies, tad gan sāksim dzīvot labāk. Tie cilvēki ir, es domāju, valdībā jocīgi. Viņiem šķiet, ka lietas, kas īstenībā ir būtisks, svarīgas, bet tas ir viņu darba process. Ja? Un tad viņiem liekas, ka tas ir nenormāli svarīgi. Kā jebkuram, atslēdzniekam liekas, ka tur mašīnas rotācijas ātrums vai virpas virzīšanas ātrums ir nenormāli svarīgs, un viņš ir gatavs stundām par to stāstīt. Tas ir rutīnas darbs. Mainiet savus amatvīrus, kā jūs gribat. Tas vispār man neinteresē. Man interesē rezultāts. Un valdības darba rezultāts nav sevišķi iepriecinošs. Visi dati joprojām liecina, ka mēs Baltijas valstu vidū esam pārliecinoši pēdējie. Milzīgs stāsts un ņemšanās ir par birokrātijas samazināšanu. Valdības tagad jaunais plāns ir mazināt birokrātiju par 25%, kas man īsti nav skaidrs, ko tas nozīmē. Vai tas ir mainīt cilvēkus, mazināt cilvēkus, izmaksas? Var sakot, tā kā nav skaidrs, bet, ja mēs skatāmies uz to procesu tā ar veselā saprāta acīm, tad viena lieta, protams, ir birokrātijas mazināšana, un otra lieta ir domāšanas mainīšana. Sastapos ar ziņu, jau vienreiz par to teicu, turpināšu. Var sakot, ir tādas MK balvas, ministra kabineta balvas. Ministra kabinets katru gadu apbalvo cilvēkus. Ne vairāk kā 6, dažu gadu vairāk, dažu gadu mazāk. Balvas saturs ir diploms, 10 000 eiro un nozīmīti. Teiksim tā, lai saprastu, kas tie par cilvēkiem. Ja tur ir vairāk Vīķa Freiberga, bija Oriģerts Kroders, Džēma Skūme 2009. gadā, Jānis Rukšāns, Imants Lansmanis, un tur var iet tālāk un tālāk Juris Biķis, Māra Lāca, Pēters Vasks. Var sakot, ļoti, ļoti cienījami cilvēki, kurus, vienkārši cienījami cilvēki. Kā jau teicu, 6 balvas gadā, ne katru gadu ir 6, ir arī mazāk, bet virs 95. gads, un tad viņi tie, plus mīnus ir, mazāk par 200 droši vien to apbalvoto. Kas ir noticis? Noticis tas, ka viens cilvēks uzrakstīja sniegumu, tā un tā, es esmu to ministra kabineta balvas nozīmīti pazaudējis. Vai es varētu dabūt vēl vienu, es esmu gatavs samaksāt, un es gribētu to vēl vienu. Vēl vienu vienkārši nozīmīti. Tātad cienījami cilvēki. Nav nekādi blēži, kas grib apškarēt valsti, lai dabūtu nelikumīgi vienu nozīmīti, gan nezinu priekš kam. Kas notiek valsts aparātā? Valsts aparāts sāk strādāt. Valsts ministra kabinetā apbalvošanas komisija saņem šo iesniegumu un saprot, ka nav nolikuma. Kā izsniegt šādu nozīmīti. Tāpēc valsts kancelē taisa nolikumu, ministra kabineta noteikumus. Valdība, es nezinu, vai jau ir pieņēmusi vai pieņems šādus noteikumus, strādās pie tā. Var sakot, tur juristi sastādīs kaut kādu papīru ar kādām tur lietām, kāpēc varētu to nozīmīti vēlreiz izsniegt. Sūcne jautājums. Es atvainojos, man tad daži pārmet, ka es sāku lamāties kā Latvijas lapsu, bet dažkārt gribās. Veselais saprāts saka tā, apbalvošanas komisija saņem no cienījama cilvēka, kas ir apbalvots, pirms gada 2, 3 ar ministra kabineta balvu, ar to, ka viņam ir gadījies pazaudēt vai viņam ir nozagta tā nozīmīta. Viņš ir gatavs par viņu samaksāt. Tad pārdodiet viņam to ar komisijas vadītāju parakstu. Es tāds un šitāds ļauju
tam un tam ministru kabineta balvas ieguvējam par saviem līdzekļiem iegādāties, to nozīmē. Punkts. Viss. Tur nekas nav vairāk vajadzīgs. Nē. Nolikums, noteikumi, ministru kabinets, sēdēs visi ministri, balsos par to, ka mēs piekrītam šim nolikumam. Kāds to lasīs, kāds to rakstīs, kāds to var sakot, tā arī ir birokrātija. Ja jūs gribat mazināt birokrātiju, mainiet pa priekšdomāšanu, tāpēc, kad savādāk nekas nesanāks. Jā, tas, protams, ir absolūts sīkums un nekas nav, tur nekā nav, nekāda satura nav, bet birokrātu domāšana ir šāda. Ja mums ir kaut kāda nestandarta situācija, tad mēs uzrakstīsim ministru kabineta noteikumus. Nē, tas nav sīkums, tā ir domāšana. Un es domāju, ka ja Siliņi grib, pierādīt, ka viņi tiešām grib mazināt birokrātiju, iejaucieties vēl tieši šajā jautājumā un pieņemiet lēmumu, ka ministru kabineta apbalvošanas komisijā ir tiesības strādāt, nevis gatavot ministru kabineta noteikumus un tā tālāk. Uzņematies personisku atbildību kāds. Kaut kā tā. Cienījamais Titau, ko nozīmē samazināt birokrātiju par 25%? Es nezinu, ko nozīmē samazināt birokrātiju par 25%. Es domāju, ka tas ir uzrakstīts diezgan apzināti, tāpēc, ka to nevar nomērīt. Jo ko nozīmē 25%? 25% var samazināt cilvēkus, var samazināt izmaksas, var samazināt birokrātiskos kaut kādus tur šķēršļus. Bet tas viss, kamēr nav pateikts, to nevar nomērīt. Tāpēc, ka tajā brīdī, kad jūs teiksiet, birokrātija tur izmaksas ir cēlušās tur pa 10%, tad Siliņai būs iespēja pateikt, jā, bet birokrātiskais process ir mazinājies un tagad ir mazāk birokrātisko šķēršļu, un to jūs nevarēsiet nomērīt. Tā kā jau es teicu, birokrātija vairāk domāšana ir jāmaina. Nevis birokrātiski attiekties pret ministru kabineta balvas nozīmīšu nomaiņu, bet gan vienkārši to risināt bez birokrātiskiem šķēršļiem un izmaksām citas starpā. Tas viss maksā naudu. Katra prasība cilvēkiem tur saņemt kaut kādas izziņas un tā tālāk, tas viss maksā naudu gan tam cilvēkam, gan valsts aparātam, kas tās izziņas pēc tam apkopo, izskata, bla, 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 bla. Cerēsim, ka valsts kancelēs vadītājiem kopā ar palīgiem no privātā biznesa izdosies to procesu virzīt uz priekšu. Jebkurā gadījumā es, protams, tam sekošu. Paldies, ka jūs skatāties, lieciet laikus, abonējiet, atbalstiet manu kanālu. Paldies Podziņu ar iespēju ziedot mūsu kanālam finansiālos līdzekļus. Skatieties jauno raidījumu Cīņa par Rīgu. Kā jau teicu, Ainārs Šlesers, Edvards Ratnieks, pirmais raidījums sacenšās, pagaidām Ainārs Šlesers uzvar. Jums ir iespēja atbalstīt vienu vai otru kandidātu ar zīmīti, paldies zīmīti un noziedojot naudu mūsu kanālam. Tas ļaus mūsu kanālam attīstīties. Nākošais pāris, kas piedalās raidījumā, ir Vilnis Čirsis, Konstantins Čikušins. Arī tur būs iespēja atbalstīt uzvarētāju. Atbalstīt jūs varēsiet abus. Bet uzvarēs tas, kurš savāks vairāk naudas. Mūsu kanāla atbalstam. Tas raidījums nav sponsorēts ne no partijām, ne no kāda sponsora. Tas ir tikai jūsu uzturēts kanāls. Mēs kopā viņu būvējam. Es no tehniskā viedokļa, jūs no atbalsta. Tā kā paldies par atbalstu. Latvijas valdība cīnās. Ir divi oligarhi. Fridmans, nevis oligarhi, bet vienkārši bagāti cilvēki. Oligarhi ir cits nosaukums. Fridmans un Avens. Abi divi ir zem sankcijām, Eiropas Savienības un Amerikas, vai tikai Eiropas Savienības, neceros vairs, nav būtiski. Avens ir Latvijas pilsonis, Fridmans nav Latvijas pilsonis. Viņi ir bijuši un ir pietuvināti Putinam, tāpēc viņi arī sēdē tajā slavenajā sapulcē, kur Putins iepazīstināja uzņēmējs ar to, ka viņš ir karu sācis. Bet pēc tam Avens izbrauca no Krievijas, tagad, cik es saprotu, dzīvo Latvijā vai Eiropā. Fridmanis šķiet, ka ir atgriezies Krievijā vai vismaz bija Krievijā pa šo laiku arī.
Bet stāsts jau nav par to. Stāsts par to, ka divi vienlīdzīgi cilvēki, abi divi alfa grupas līdzīpašnieki un tā tālāk. Fridmans tikai nav Latvijas pilsonis, Avens ir. Un Latvija saka, mēs piekrītam, tāpēc, ka tur laikam Ungārija iesniedza, mēs piekrītam noņemt sankcijas Fridmanam, bet mēs nepiekrītam noņemt sankcijas Avenam. Vārds sakot, mēs piekrītam noņemt sankcijas līdzīgam cilvēkam, kas ir citas valsts pilsonis, bet savējo pilsoni mēs tur ņemsim tā aiz olām, ka viņam maz neliksies. Un tas ir bēdīgi. Dažādi tie cilvēki ir, un droši vien nav nekāda tur svētie ballaliņi. Bet Latvijas valstī, līdzīgi kā cits starpā Trumpam, jāskatās uz šādām lietām pragmatiski. Ko mēs varam iegūt? Mēs varam iegūt no tāda Avena, kas ir Latvijas pilsonis, apmaiņā pret to, ka viņam noņem sankcijas. Investīcijas, naudu. Viņš cits starpā ir pārdevis visus savus īpašumus, cik es saprotu, Krievijā, kas viņam bija, vai viņš pamazām pārdod. Cita starpā ar visām sankcijām, ņemot vērā, ka viņam tie īpašumi ir ne tikai Krievijā, bet arī rietumos, ir pieauguši, man liekas, no 4 uz 6 miljardiem vai kaut kas tāds. Bet tam nebūtu īsti nozīmes. Diez vai uz 4 uz 6. Bet, var sakot, viņam tie īpašumi ir pieauguši. Ja mums ir viens miljardieris, kas ir Latvijas pilsonis, un kura, sankcijas ir iespējams noņemt, ņemot vērā, ka viņu partnerim tiek noņemtas. Tad kāpēc mums viņu neaizstāvēt? Kāpēc Fridmanu aizstāv Ungārija? Kāpēc? Mēs Avenu nevaram aizstāvēt. Varbūt tomēr Avens ir gatavs šeit kaut ko uzbūvēt, varbūt šeit viņš ir gatavs investēt, varbūt var ar viņu tieši tā arī runāt. Mīļais Aven, davai! Mēs strādājam pie tā, ka tev noņem sankcijas, tu mums garantē 2 miljārdu investīcijas, es nezinu, kur. Tajās drošības jautājumā vai militārā rūpniecībā, vienalga, kur. Rail Baltica. Nē, mēs taču tā nevaram. Mēs cīnīsimies pret savu pilsoni līdz beigām, kur tik viņš neaizmūk. Bēdīgi. Tas nav valstiski. Tas ir. Es pat nezinu, kāpēc īstenībā. Tur, man liekas, cik es esmu dzirdējis, Libiņa Egnere tieslietu ministri tā viskareivīgākā, neskapēc nostājusies. Bet, mīļie cilvēki, drusku pragmatiskāk, ar veselo saprātu. Dažkārt es skatos televīziju, un tad, dažkārt ir tādi sižeti, ka es neesmu šoferis, es nekad dzīvē neesmu sēdējis pie stūres. Tā ir. Nav man ne tiesība, es pat fiziski nekad pie stūres neesmu sēdējis, tāpēc, ka man tas nepatīk. Bet skatos sižetu par elektroautomobīļiem. Latvijā tiek bremzēta elektroauto uzlādes tīklu attīstība valstī, pieprasot nesamērīgas prasības Eiropas mērogā. Tagad mums Latvijā iespējams būs jauns lamuvārds, un to sauc fiskalizācija. Iekārtām jānodrošina datu uzglabāšana elektroneatkarīgā atmiņā un fiskālajā modulī. Tas prasa ļoti, ļoti daudz naudas, kas būtībā biznesu pārvērš, kurš jau tā šobrīd īstenībā nav rentabls bizness par ļoti nerentablu biznesu. Šādas prasības par fiskālo uzskaiti bankas maksājuma termināliem pie uzlādes stacijām ir pēc mūsu secinājumiem vienā vai divās valstīs. Mums tieši sajūta ir industrijā, ka visi no sākuma tiek uzskatīti, ka ir krāpnieki, līdz kamēr tu pierādi, ka tu neesi krāpnieki. Elektroautomobīļi ir tāds moderns pārvietošanas līdzeklis, kur viss ir baigi labi, zaļie un tā tālāk. Un ko es redzu sižetā? Elektroauto īpašnieki te nekur nevar uzlādēt savu auto, norēķinotos ar bankas maksājuma karti. Kā tas ir iespējams? Mūsdienās, kad mēs visur norēķinamies ar karti, kad mums parasti vispār skaidrs naudas nav. Tāpēc, ka mums viss ir vairāk vai mazāk caur karti. Tas ir moderni un elektroauto ir moderni. Un tas viss nesavienojās. Kāpēc? Tāpēc, ka valsts kavējās specifisko fiskalizācijas prasību dēļ, kas paredz, ka iekārtām jānodrošina datu uzglabāšanas energo neatkarīgā atmiņā un fiskālajā modulī un blā, 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 blā. Kas viss, protams, sadārdzina visu pasākumu un tā tālāk. Un tā, jebkurā gadījumā tāds, uz šādu lietu tiešām tā kā izbrīnīja. Divas modernas lietas, kas ir bankas maksājuma karte, elektroauto uzlāde. Izrādās, ka to nevar savienot, tāpēc, ka Latvijas valsts to nevar savienot. Kaut arī ir kaut kāda Eiropas prasība, nosaka, ka to vajag darīt. Biju mīksti izsakoties izbrīnīts.
Jūs sakat, birokrātiju mazināt. Veselais saprāts saka, ka jums vajag prātu palielināt, prāta kapacitāti. Tās ir tiešās valsts funkcijas, kas jānodrošina, lai cilvēkam būtu ērti. Nevis kaut kādas tur programmas, kaut kādas tur, kaut kādas visādas tur telefonā, kaut kādas programmas jāiekačā, lai pēc tam no telefona varētu maksāt un kaut kas tāds. Jā, tā ir jauna lieta, bet nav jau vairs tik jauna lieta elektroauto. Nevar saprast, kāpēc šādas lietas nevar sakārtot. Bet cerēsim, gan jau kāds sakārtos. Mutuļo visādas interesantas lietas, attālinātais darbs. Attālinātais darbs sākās mums ar Covid. Un tagad vairs tie cilvēki negrib atpakaļ darbā nekādā veidā. Viņiem visiem patīk attālinātais darbs, un tur kaut kāda mana balss jau ir savākusi iniciatīvu. Un iniciatīvas autora Anca Petersona aicina saglabāt iespēju valsts iestādēm un pašvaldībām pašām izvēlēties piemērotāko darba režīmu, lai turpinātu nodrošināt efektīvu darbu un vienlaikus ļautu darbiniekiem sabalansēt profesionālo un privāto dzīvi. Viss jau būtu jauki, bet saskaros ar cilvēkiem, kuri ļoti bieži ir sākuši stāstīt, ka nav nekādas iespējas satikties, saskarties, parunāties ar valsts iestāžu darbiniekiem kaut kādās konsultatīvās lietās. Tikai e-pasti, tikai kaut kāds attālinātie cilvēki, roboti, cita starpā arī tur tiek izmantoti mākslīgais intelekts un tā tālāk. Es pieļauju, ka attālinātais darbs pandēmijas apstākļos bija nepieciešams, tas skaidrs. Ja jau vajadzēja mazināt tos kontaktus, tad vajadzēja mazināt. Bet attālinātais darbs nav efektīvs, jo tomēr kolektīvs ir kolektīvs, cilvēki ir būtnes, kas savā starpā komunicē. Komunicējot darba vietās, kafijas pauzēs, vienalga kā, rodās idejas, kā to valsts iestāde vai vienalga kādu iestādi attīstīt. Tā tas cilvēks ir iestādīts, viņš nav vienpatnis. Cilvēks ir ļoti kolektīva būtne. Tajos kolektīvos es esmu strādājis dažādos kolektīvos, dažādos laikos, un es zinu, bija man, viena no divi kolektīvi man ļoti sajūsmināti. Tas bija tāda avīzes Spogulis un Panorāmā, ziņu raidījums Panorāmā 93. gadā, kad es tur sāku strādāt. Abi tie kolektīvi bija pārņemti ar entuziasmu, vēlēšanos strādāt, vēlēšanos padarīt kaut kādu darbu un rezultātu. Es nevarētu teikt, ka ne Panorāmā, ne Spogulī, tur bija ģēniji. Nē, tur bija ļoti, protams, pieredzējuši žurnālisti, dažādi žurnālisti, padomlaika žurnālisti, nepadomlaika žurnālisti, tādi neformāli kā es un tā tālāk. Mēs nebijām nekādi, tur zvaigznes, mīksti izsakoties. Bet mēs kolektīvs to rezultātu panāca lielisku. Kolektīvs avīzē Spogulis panāca lielisku rezultātu. Mēs tiešām labi nostrādājām. Tas bija dienas koncerna avīze, kas tika radīta, lai tur konkurētu ar Rīgas balsu un vakar ziņām. Laikam bija vēl vakar ziņas. Bet mēs bijām tik kvalitatīvi, ka mēs sākām konkurēt ar dienu. Līdz ar to dienai nācās mūs aizvērt. Tāpēc, ka mēs bijām pārāk labi. Tā kā veselais saprāts saka, jā, attālinātais darbs šad un tad, droši vien ir absolūti kaut kādi gadījumi, kas ir izņēmuma gadījumi, bet kopumā, var teikt, ka vajag sabalansēt profesionālo un privāto dzīvi, bet, draugi mīļie, ja jūs gribat valsts un pašvaldībā saņemt valsts un pašvaldības algu, tad jums ir jāstrādā tā, kā valsts vai pašvaldība tā kā prasa, nevis attālināt. Privātais var domāt, kā grib. Jā, privātais var noteikt tādus darba laikus, kādus grib. Bet valsts iestādēm man šķiet, ka nevajadzētu pārspīlēt ar attālinātu darbu. Tas ir mans viedoklis. Parunāsim par mēdījiem. Mēdījiem kārtējā atbalsta forma Latvijas mēdīju nozares kompetenču centrs. Kaut kāda tur februāra. Pirmais paredz atbalstu mēdīju darbinieku kvalifikācijas celšanā un digitālā kompetenci pilnveidē, aptverot gan administratīvu, gan satura veidojošo personālu apmācības. Tas nozīmē, vai ne?
Otrais atbalsta virziens vērsts uz mediju digitālās attīstības veicināšanu, nodrošināt iespēju bla. Kopā 1 200 000 eiro katra projekta finansējumam, 70 000 reģionāliem visiem pāriem. 70 000 medijiem ir liels atbalsts. Kas to dara? To dara Latvijas mediju nozares kompetenču centrs. Kas ir Latvijas mediju kompetenču centrs? Latvijas mediju kompetenču centrs ir 12 cilvēki. Kompetenču centrs tiek finansēts no Eiropas Savienības. Es pieļauju, ka tas nav vienīgais projekts, gan jau viņiem tur ir daudz projekti. Kas ir interesanti, no 12 cilvēkiem 2 ir vīrieši un pārējās ir meitenes. Tur visādas. Man pazīstama ir tikai zināma Gunta Sloga, pārējie uzvārdi man neko neizsaka. Šie cilvēki sadala tos 1,2 miljonus. Tas ir viens no projektiem, bet tādu projektu pieļauju ir daudz. Un es atceros, mēs runājām kaut kad ar vienu bijušo preses sekretāru, un viņi saka, tad mēdīju bizness vispār un PR bizness un šitādu projektu bizness ir pārvērties par tādu meitenīšu biznesu. Meitenītes, sievietes meitenītes ap 30, plus mīnus un drusku, no 30 līdz 50, visu laiku savā starpā rotēja visādos bezjēdzīgos mediju kompetences centros, maksā 1,2 miljonus, sadalcos 1,2 miljonus. Tādām pat meitenītēm, kas sēž tur pretī tajos reģionālos laikrakstos. Kā rezultātā, kas, man jau nav žēl, ka mediji tiek atbalstīti, bet tas ir vairāk nekā nepareizi. Tādā gadījumā ar šādiem atbalstiem medijs ir kļūst neatkarīgs no lasītāja. Viņam pofīgi lasītājs. Viņam mediji, īpašnieka veselais saprāts liek domāt, man tagad ir jādabūn šim projektam 70 000, un es uzrakstīšu kaut kādus projektus, kaut kādu cilvēku rakstīs projektus, un es saņemšu tos 70 000, un medijs dzīvos labi. Es atceros, sastapos ar vienu sadarbības piedāvājumu no viena mēdīja, neteikšu kura. Un es viņiem tur kaut ko palīdzēju, kaut ko uztaisīju, kaut ko tā. Un tie īpašnieki man saka, bet Dan, vai var sarunāt, ka mēs tevi titros nekur neliksim? Vispār vienalga. Kāds tur sakars, man slāva nevajag. Bet es saku, kāpēc? Saprot, mēs piedalāmies šad un tad visādos valsts konkursos par naudu, un tur parādīsies tavs uzvārds, un es baidos, ka mēs tad varam to naudu nesaņemt. Tāds mazs gadījums. Nopietnas medijas, cits starpā, nopietni īpašnieki, un atkarība vairs nav no lasītāja. Atkarība ir no mediju kompetences centriem, no SIFiem, Sabiedrības integrācijas fondiem, kultūras ministrijas un tā tālāk un tā joprojām. Tas nekādā veidā neuzlabo mediju saturu un kvalitāti. Protams, nevar iztikt tomēr mūsdienās tādos raidījumos kā mans bez Trumpa. Trumps šoreiz iepriecināja ar daudzām, viņš katru dienu kaut ko iepriecina ar ziņām, bet, kas man patīk, ziņa par to, ka, ja jums ir $5 miljoni lieku, tad jūs varat pasūtīt savu sarunu partneri pie pusdienām. Donaldu Trumpu valsts prezidents, ASV valsts prezidents par $5 miljoniem ir gatavs paēst pusdienas savā rezidencē ar jebkuru cilvēku. Vai pa 1 miljonu, bet tad ir vairāk cilvēku. Tad nav tikai 1 pret 1, tad ir tur vairāk cilvēku. Es nevarētu iedomāties Latvijā kaut ko tādu, kad, Dinkevičs, pateikt, 100 000 un ediet ar mani pusdienas. Es domāju, viņi noēstu knābi, visi viņi noēst. Siliņi arī nevarētu to atļaut. Bet Trumps vēl ko var izdarīt. Viņš var, viņam ir draugs partneris, līdzcīnītājs Ilons Masks. Ilonam Maskam iet sūdīgi, Ilonam Maskam zūd tirgus, tāpēc, ka Ilons Masks sarunā visādas muļķības un cilvēki atsakās no Teslas pirkšanas, mašīnas Teslas pirkšanas, boikotē viņu tur visus tos. Un ko dara Donalds Trumps? Donalds Trumps Baltajā namā reklamē Teslu. Atdzen tur kaut kādas 5 Teslas, pats vienu nopērk, saka, ka Tesla ir labākais vispār automobīls pasaulē. Šito dizainu es ieraudzīju, sapratu, ka man to vajag, neskatoties to, ka pirms dažiem gadiem, kad viņi nebija ar Masku tik tuvi vai vispār nebija tuvi, tad
Tad Donalds Trumps teica, ka elektroautomobīļi ir pilnīgs mēsls, normāla mašīna brauc ar dīzeli vai benzīnu, bet elektro tā ir tāda mažošanās. Bet tagad reklāmas aģents Donalds Trumps pārdod Baltā nama pievārtē Teslas. Atkal nevar iedomāties, ka kaut kas tāds varētu notikt Latvijā. Veselais saprāts saka, ka nevarētu tā kā Rinkevičs pārdot, auzu pārslas un teikt, ka tās ir labākās auzu pārslas pasaulē. Nevarētu viņš būt reklāmas aģents kaut kādam, Latvijas mežu uzņēmumu, vai vienalga, kam jūs saprotat, ko es saku. Un, jā. Iepriecina Trumps, jāsaka. Varbūt tāpēc, ka viņš ir vecs, viņam viss jau vienalga. Spļauj virsū viņš uz visādiem noteikumiem. Bet kurā gadījumā man tas nepatīk. Vienkārši nepatīk. Parunāsim par komentāriem. Klau, saka X-mens. Klau, tavuprāt, kas piegādā ieročus kara darbībām ir labāk nekā pārtraukt ieroču piegādi? Jā, ja mums ir divi cilvēki, kas savā starpā kaujās, tad es palīdzēšu tam, kas ir vājāks. Un šajā gadījumā Ukraina ir vājāka. Un, protams, ka ieroču piegādes pārtraukšana viņiem nozīmē nāvi un neatkarības zaudēšanu. Tas nevelti patreizajā brīdī ASV ir atjaunojusi ieroču piegādi un arī izlūkdienestu datu apmaiņu. Tā kā, protams, ka es esmu par Ukrainu un, protams, ka, ja viņiem trūkst ieroči, tad viņiem vajag palīdzēt. Tad ir mūsu kaimiņi, kurus mēs mēģinām palīdzēt aizstāvēties no agresora. Kas tad nav skaidrs? Ja tas agresors apēdīs Ukrainu, pēc tam nāks ēst mūsu. Tā kā, jā, es esmu par ieroču piegādi. It sevišķi, ja Ukraina to prasa. Nav jau tā, kad mēs viņam uzspiežam tos ieročus. Tad kas man īsti kara laikā būtu jāizsargā? Zaglīgais valsts aparāts vai Zviedru un citu valstu iedzīvotāju nopirktos zemes gabalus Latvijas teritorijā? Nē, kara laikā mēs visi aizstāvam savu dzimteni. Tik īsi. Viss, nekas cits tur nav. Nav nekāda sakara ar valsts aparātu un tā tālāk. Mēs aizsargājam savas mājas. Valsts aparāts pārvalda, teritoriju, pārvalda, organizē darbu, bet tās ir mūsu mājas. Un mēs savas mājas aizsargājam. Vienmēr un no visiem. Tik vienkārši. Uldis Ulmanis. Komunikātori, man šis patīk, komunikātori vienmēr būs pieprasīti. Jo kas gan viņu vietā varēs ražot komunikācijas kļūdas? Tur vajag nopietnas iemaņas, kur valdošajiem pietrūkst. Jā, man šķiet ļoti labs, asprātīgs komentārs. Tad ir viens komentārs Matīšs Kaža, tas ir Straumas filmas producents, stāstīja, ka Oskaros nav iespējams runāt ar zvaigznēm un industrijas milžiem. Tāpat esot instrukcija no organizatoriem. Līdz ar to kultūras ministrs brauciens bija izklaides brauciens. Tas ir stāsts par kultūras ministrs komandējumu uz Losandželos tajā laikā, kad tur notika Oskaru balvas pasniegšana. Nevaru piekrist. Tādos brīžos ir iespēja komunicēt ar nozares pārstāvjiem. Cik lieliem milžiem, kur tiks tāda kultūras ministrs, Latvijas kultūras ministrs, pie kā viņi tiks parunāties vai runāt vai kaut kādas savas idejas stāstīt, tas ir cits jautājums. Bet, protams, ka tas ir brīdis, vieta, kur visi, tā kā buljonā, visi ir daudz un savā starpā var rīkot tikšanās, komunicēt, nezinu, tur. Tas, manuprāt, tomēr ir attaisnojami. Tas viss ir atkarīgs no paša cilvēka enerģijas. Ja mēs tādā Oskara ceremonijā ielaistu Aināšu Šleseru, tad es domāju, Aināšu Šlesers tur ar visiem sakomunicēt. Viņam pofīgi būtu visādas instrukcijas, kas viņam liedz pieiet, tur nezinu, pie Mela Gibsona. Viņš pieiet, ja viņam būtu vajadzība. Tā kā sīks jautājums par kultūras ministrs komandējumu, bet, jā. Rošļikovs nav stulbs, bet jūsu apvainošana ir neglīti un pat riebīgi. Jā, bet Tito-kungs vai cēlāties kājās PSRS himnas atskaņošanas laikā, piemēram, stājoties pionieros un tā tālāk. Stāsts bija par to, ka kaut kādā tur skolā bērni necēlās kājās Ukraiņu himnas laikā, un Rošļikovs,
sašuta par to, jo nesot normatīvu aktu, ka svešas valsts himnas laikā ir jāceļās kājās. Es atvainojos Roslikamam, viņš nav stulbs, viņa rīcība ir stulba šajā gadījumā, bet, protams, ka viņš nav stulbs cilvēks, kurš ir spējis uzvarēt, iegūt kaut kādu pārstāvniecību Saeimā, nav visstulbākais pasaulē, bet jebkurā gadījumā viņa rīcība tieši šajā gadījumā ir stulba. To es atkārtoju vēlreiz. Savukārt par himnu nav normatīvu aktu, lai himnas laikā celtos kājās vai sēdēt. Man liekas, tas ir tikai militāristiem, karavīriem ir kaut kāda viņu iekšējā reglamentācija. Bet jums neviens neaizliedz Latvijas himnas atskaņošanas laikā sēdēt, Ukrainas himnas atskaņošanas laikā sēdēt. Un man jautāja par PSRS atskaņošanas himnu pionieru laikā. Nē, es pionieru laikā cēlos kājās, tāpat kā visi. Armijā es cēlos kājās, bet drusku jau apzinātāk mūžā un pēc neatkarības iegūšanas es neceļos kājās, kad skan melodija, kura bija himna PSRS valstī, kura mūsu valsti okupēja. Tas arī ir viss. Ja cita starpā Krievija tajā laikā būtu nomainījusi himnu, tas droši vien, ne tagad, bet toreiz, kad tas bija, teiksim, tur hokeja spēļu laikā vai kādā citā, basketbola spēļu laikā, tad es celtos kājās. Bet himna, kura man asociējās ar okupāciju, nekādā veidā man nekādu cieņu neizrāda. Jā, tā kā, atceros, bija viens gadījums ar... Tas bija atmodas laikā, 89. droši vien 90. gads, un mēs gājām ar atmodas toreizējo redaktoru Elitu Veidemanu un fotografu Jāni Krūmiņu, nelaiči, diemžēl. Un tur bija kaut kāds interfronts mītiņš. Mēs taisījām kaut kādu reportāžu, vai es biju, vienkārši mēs aizgājām Krasmalā pastaigāties. Un tad, kad sākās himnas atskaņošana, tad Elita apsēdās, es pat teiktu, uz asfaltu vienkārši. Vienkārši, lai nestāvētu kājās. Un mēs tur, ielas malā, tur Krasmalas malā, apsēdāmies, solidarizēties, protams, ar Elitu. Un interfronti gāja garām, dusmīgi uz mums skatījās, bet tā bija mūsu attieksme pret PSRS himnu. Tā kā dažādi es attiecies pret to. Interesanti pavērot, kā Titava kungs vicinās ar savām rokām. Ne pirmo reizi jūs man tās rokas lamājat, bet kā kuram manai mammai patīk, es vicinu rokas, līdz ar to es rokas arī vicināšu. Tas tikai man palīdz jums pastāstīt to, ko es emocionāli pārdzīvoju, runājot to, ko es runāju. Tāds es esmu, tāds mans stils. Es vicinos ar rokām. Tas droši vien varbūt nav profesionāli, bet es nezinu, man patīk. Es esmu brīvs cilvēks brīvā valstī. Un jūs esat brīvi skatītāji brīvā YouTube kanāla, Titava laboratorijas kanālā. Tā kā skatieties, atbalstiet, lieciet laikus, abonējiet, finansiāli atbalstiet, ja jums ir tāda iespēja. Paldies visiem tiem, kas atbalsta. Par Latviju, bija man sižets par Latvijas bankas prezidentu Kazāku, kurš, saka, gadījumā, ja militāriem tiem uzņēmumiem nedod naudu, tad rakstiet mums e-pastu uzņēmumu, mēs jums palīdzēsim. Un tad man raksta par Latvijas bankas e-pastu un cilvēcību, es teicu, ka tur droši vien sēž cilvēks pretī, kas atbild, strādā ar to. Vai nezināt, ka ir pāradresācija e-pastā, tātad diez vai tur sēž speciālais cilvēks. Protams, ka tur droši vien ir pāradresācija, kura aiziet pie tā cilvēci. Kāda starpība, vai viņi pāriet no pāradresācijas vai par taisno, tas vienkārši nozīmē, ka cilvēku resursus tur tiek izmantots. Un kā jau es teicu, Latvijas bankai nav nekādas iespējas ietekmēt Svetbanku, lai viņa dotu kredītu tam vai citam uzņēmumam. Nav tā. Nevar Kazāks vai tas cilvēciņš, kas saņem to e-pastu, zvanīt uz Svetbanku vai uz Unibanku, kādu Unibanku es atvainojos. Vienalga kāda banka. Un pieprasīt, lai izsniedz kredītu. Banka pateiks, nē, mums ir normatīvi, ko jūs cits starpā esat saražojuši. Tā kā nav runa par cilvēciem, runa par veselo saprātu un cilvēku resursu izmantošanu. Bija man stāsts par to, ka Rimī Zviedri pārdevuši Dāņiem 1,3 miljārdu, kur es izteicu nožēlu, ka, diemžēl, tie ir Zviedri Dāņi, nevis latvieši, kas būvē šeit veikals, jo es tiešām uzskatu, ka mazumtirdzniecība, man liekas, Singapūrā bija mazumtirdzniecība drīkstēja piederēt tikai pilsoņiem.
Es nezinu, vai tik dramatiski mums vajadzētu rīkoties, bet jebkurā gadījumā tas, ka ir Maxima, Rimi, Lidls un tie ir ārzemnieki, tas nav, manuprāt, sevišķi labi. Un te, jā, raksta. Cik bieži iepērcies latviešiem piederošo selfiju, lats un top? Es iepērkos tajos veikalos, kas man ir pa ceļam uz mājām. Tas ir LV tops, lats laikam, es pat nezinu, jā, bet LV lats. Un top, drusku pāri ielai, drusku tālāk, tur es eju retāk. Iepirkšanās jau ir atkarīga no tomēr tā veikala atrašanās vietas. Un, es atceros, kad notika Maksimas traģēdija, tad daudzi cilvēki prasīja, gribēja, aicināja boikotēt Maksimu. Bet jums jau ļoti grūti boikotēt Maksimu, ja vienīgais veikals jūsu areālā ir Maksima. Tā kā veikala apmeklēšana ir atkarīga tikai un vienīgi no atrašanās vietas. Tā. Es iepērkos arī šajos veikalos, bet jebkurā gadījumā nav tā, ka es izvēlos veikalu pēc īpašnieka, teiksim, latviešiem, tad es eju pie latviešiem, ja tur, nezinu, igauniem. Ne, protams, tur, kur ir ērtāk. Vienīgais veikals, ko es tiešām ignorēju, ir Stockmanns. Un tāpēc, kad no laika gala Stockmanns, manuprāt, apčakarēja Latvijas valdību un Rīgas domu. Tādā veidā viņi saņēma, cik es atceros, ar lielām atlaidēm to zemi, atļauju būvēt, uzbūvēja sūdīgu neglītu veikalu, kas, manuprāt, nav nekāds pērla vecrīgā. Viņiem bija jāceļ tur tas pazemes eja, to viņi būvēja daudz vēlāk nekā vajadzēja pēc, tad, kad viņi varēja nopelnīt no veikala naudas, tad viņi to naudu ieguldīja tajā lietā. Es uzskatīju, ka Stockmanns rīkojās neglīti, negodīgi pret Rīgu, un es viņu ignorēju. Diezgan apzināti ignorēju. Labi, šad un tad es tur, protams, esmu bijis, bet īstenībā tas ir ļoti, ļoti reti. Kaut kā tā. Tā ir ar latviešu un citiem veikaliem. Paldies, ka jūs skatījāties, līdziet laikus, abonējiet, atbalstiet manu kanālu ar paldies zīmīti un ziedojumiem mūsu kanālam. Skatieties jauno raidījumu, gan skatieties Aināra Šlesera un Edvards Ratnieka vēl interviju, diskusiju. Un trešdien Vilnis Čirsis un Konstants Čekušins savā starpā diskutēs vienotība un saskaņa. Droši vien viņiem būs par ko padiskutēt. Ceru, ka būs interesanti. Atbalstiet kanālu gan tā. Uzvarētājs tajā diskusijā nosakat jūs. Jūs nosakat, kurš vairāk ir jūsu atbalstīts. Tā kā piedalieties, skatieties, izdomāsim vēl kaut ko jaunu un attīstīsimies. Paldies, ka jūs atbalstat. Līdz nākamajai nedēļai.